Ziemassvētki ir vieni no skaistākiem gada svētkiem. Un šajos svētkos, šajā svētku naktī, Dievs mums no jauna saka, tu man esi svarīgs. Es vēlos būt kopā ar tevi. Nebīsties, uzticies man. Un šie svētki atgādina mums par to, ka kristietība neiesākas ar kaut kādu ideju, ar kaut kādiem morālu programmu, bet iesākas ar personu, ka pats Dieva dēls kļūst par cilvēku, lai būtu kopā ar mums. Un svētajos rakstos mums labi ir zināmi vārdi, ko saka Jēzus, ka es stāvu pie tavas sirds durvīm un klauvēju, kas sadzirdēs manu balsi un atvērs šīs durvis, pie tā es ienākšu. Un tāpat arī šie svētki mūs aicina, lai mēs ne tikai atcerētos šo notikumu, bet uzdotu sev jautājumu, vai es ļauju Jēzum ienākt manā dzīvē tādā, kāda viņa ir. Vai es atveru viņam savas sirds durvis. Un tāpat kā pasaules vēsture iedalās divās daļās, ir, mēs sakām, līdz Kristus dzimšanai un pēc Kristus dzimšanas. Un tas pats notiek arī cilvēka dzīvē, ka arī cilvēka dzīve iedalās šajās divās daļās. Ir dzīve līdz Kristumu un dzīve pēc Kristus. Kad Jēzus ienāk mūsu dzīvē, tad viņš vēlas nevis atrisināt mūsu problēmas, bet pārveidot mūs no iekšienes. Un tāpēc šie svētki mūs aicina, lai mēs nebītos, bet uzticētos Dievam, jo Dievs vēlas būt kopā ar mums. Un šajos svētkos gribētu arī novēlēt mums, lai Kristus, kurš nāk mūsu dzīvē, lai viņš ienes mieru, lai dāvā mums cerību, lai dot mums spēku mūsu ikdienas ceļam. Lai gaiši, priecīgi un Dieva piepildīti šie svētki. Pirms kāda laika, meklējot atbildi uz kādu jautājumu, uzdūros it kā jau sen dzirdētai vēsturiskai liecībai. Par to, ka tā saucamajos tumšajos viduslaikos, kara apstākļos starp divām kristītām valstīm vai bīskapijām vai vojevodistēm, kā viņus tur sauca. Tuvojoties Ziemassvētkiem, tika sūtīti sūtņi, lai meklētu iespēju pamieram. Jo gan vienā, gan otrā pusē karojošie vēlējās atdot godu pestītājam, kurš ienāk šajā pasaulē. Miera ķēniņam, miera lielskungam, kā ir sacīts. Un tas esot bijis iespējams. Pēc tam gan atkal ņēmuši savus zobenus un turpinājuši iesākto karu. Un tad es tā padomāju, vai varētu būt tā, ka šodienas apstākļos divas kristītas valstis Ziemassvētkos aptur karu, aptur savstarpēju asins izliešanu. Un man kaut kā šķiet, ka tas laikam ir grūti iespējams. Jo laika gaitā cilvēka sirds ir kļuvusi tik viltīga, tik nelietīga, ka atradīsies tūkstošiem iemeslu, kādēļ šo bērnišķīgo pasākumu, pamieru Ziemassvētku laikā nepieļaut. Bet tiešām karš un nemieris būtu tāda brieduma pazīme cilvēcei. Diez vai kāds spētu dot pozitīvu atbildi. Jo redzīja, Dieva dēlam ienākot šajā pasaulē pirms 2000, jau vairāk gadiem, arī šodien daudziem cilvēkiem šķiet, ka tā ir tāda bērnu prieka svinēšana Ziemassvētki vai bērnības atmiņas un tam līdzīgi. Tādēļ arī Ziemassvētki nešķiet pārāk nopietnas notikums pieaugušam cilvēkam.
pieaugušam cilvēkam. Un tomēr turklāt arī daudzi cilvēki šajā pasaulē atkal izdzirdot eņģeļu vēsti, ka debesis ir vaļā un miers virs zemes, tie jautās, kur tad ir tas miers. Varbūt mums šodien būtu laiks atgriezties bērnībā pa īstam un novērtēt mums doto laiku. Jo beigās visas šīs pasaules nemiera lietas ir paša cilvēka radītas, nevis Dieva. Dievs ienāca šajā pasaulē, lai mēs dotu viņam savu sirdsapziņas atskaiti. Bērni ar to nenodarbojas, bet pieaugušo lieta gan tā ir. Tāpēc varbūt varam šobrīd un turpmāk arī mūsu Daugavpilī atmest visas politiskās lietiņas, visus tos dīvainos jautājumus, kas bieži vien nemaz nav mūsu, bet tie mums ir kāda citu priekšā pasacīti. Un lai mēs varam Ziemassvētkos atrast sev brīdi un pareizi nostāties iepretīm laikam, kurš vēl mums ir priekšā, lai nepazaudējam vērtīgo. Dieva dēls ienāca šajā pasaulē, lai cilvēku sirdī būtu iespēja būt mierā. Izmantojam. Svētīgus visiem Kristus piedzimšanas svētkus!